Vispirms paņemam visu nepieciešamo, kas mums ir vajadzīgs darbam. Tas būs papīrs, PVA līmīte, zulberstīte, šķēres, viss pārējais. Bet šoreiz neizmantosim ūdens krāsu, diemžēl. Sagriežam slānīšos tualetes papīru. Nesagriežam, saplēšam, vienkārši slānīšos tādos pa vienam. Tālāk mēs no tiem slānīšiem zīmējam riņķīšus. Paņemam vai glāzi vai ko citu apaļu, uzzīmējam riņķīšus apkārt. Pēc tam šie riņķīši ir jāizgriež. Izgriežam ārā riņķīšus, smukus, apaļus. Man nesanāca tik labi, bet jums varbūt sanāks labāk, nebija šķērs. Tad viņus apkrāsojam viņiem maliņas. Apkrāsojam maliņas. Lūk, šādi skaisti mums sanāk. Un tad, lai viņi būtu vēl smukāki, viņus saslapinām. Un noliekam žāvēties. Pēc kādas pusstundas apmēram viņi būs šādi. Pēc pusstundas ziedlapiņas pārvērš par tādām skaistām ziedlapiņām, kas ir izžuvušas un riktīgi foršas. Tad mēs ņemam to pašu glāzīti un lokam apkārt tai glāzītei savas ziedlapiņas. Lokam visas, kamēr vien var ielocīt. Lokam salīmējam līmīt starpiņus, jo viņi citādi izģuks ārā tā rozīte. Šādi te pīckiņu, tur pīckiņu un liekam nākamo ziedlapiņu klāt. Hops, liekam klāt. Un tā viss cauri, kamēr visas ziedlapiņas mums ir beigušās. Ja nepieciešams vairāk ziedlapiņu, tad būs biezāk rozīti, ja vairāk liksies ziedlapiņas. Es pieliku šitik, man sanāca varbūt paplāna, bet diezgan skaisti. Jā, viņas, kad izžūst, bišķi slāņojās, bet tas nekas. Un to var noņemt arī tādas ziedlapiņas, ļoti trauslas un skaisti izskatās. Un liekam visu riņķī bišķiņ līmīti. Mēģinam nepielīmēt glāzi, jo es tur bišķi pielīmēju glāzi, redzēsiet beigās. Man bišķiņ izgāja caur līme un bišķiņ paplēsa man vienu ziedlapiņu. Tā kā šādi te un uz riņķa visu. To var izdarīt pat bērns, jebkurš, pilnīgi jebkurš, kuram vienkārši gribās pākstīties. Mēs kopā šodien ar savu 10-gadīgo meitu visu dienu rozītes vien taisam. Ilgākais laiks aizņem izžūšana papīra. Pārējais tik ilgu laiku neaizņem. Kamēr papīrs žūst, varam iet padzert tēju vai jebko citu izdarīt. Un tagad skatāmies, kas mums ir sanācis. Tadā! Redzat, cik skaista rozīte. Man bišķiņ pielipa, tāpēc, kad bišķiņ trāpīja. Redzat, cik trausla, skaista rozīte. Dar jebkuram dekorācijām, var uz papīra līmēt, vai kā virkni dekoratīvo, jebkur. Ļoti skaisti sanāk. Pilnīgi kā īsta. Paldies, ka skatījāties. Šādas te mums sanāk. Šodien mēs taisījām meiteni diezgan daudz.